Šodien mums uz diagnostika bija DPF filtrā, viņam bija paaugstināts pretspiediens. Gandrīz līdz 1 atmosfērai gāja. To es vēl nepaspēju sākumā uzfilmēt, bet izmantojām DPF tīrītāju. Spiedienu esam dabūjuši lejā, bet arī bija paaugstināts eļas līmenis. Saimniekiem jāsako līdzi. Ja ceļās eļas līmenis, tas varētu būt viens no pirmajām pazīmēm, ka kaut kas nav kārtībā ar DPF-u. Tā kā būs jānomaina eļļiņa. DPF spiediens ir dabūts lejā. Visticamāk, tas izraisīts šoreiz bijis dēļ braukšanas stila pilsētā. Bet bieži vien tam iemesli var būt dažādi. Kāds sensors nepareizi rāda. Un, jā, tā kā šis DPF vēl tiks saglabts, nav uzreiz jāgriež ārā. Protams, ja viņš ir galīgi beigts, tur vairs neko nevar izdarīt, tad tā ir cita lieta. Bet mazliet par biežu man šķiet, ka mēs gribam uzreiz viņus griezt ārā un mest, nenoskaidrojot cēloni, kāpēc viņš ir aizgājis ciet. Bieži vien to pasākumu vēl var saglabāt. Tā kā jā. Šodien tāda mašinīte. Ja vajag diagnostiku Valmierā, var droši braukt ciemos.